Sveiki, kungi! Prieks šodien jūs uzņemt zaļajā studijā. Pie mums šodien viesos ir zemkopības ministrs un ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krause. Labdien! Un Uldis Kristapsons, 20 gadus bijis Pavilosts domas priekšsēdētājs un tagad zvejnieks piekrastes. Parunāsim par zvejniecību šodien. Jā. Ministrs bija aizbraucis nesen uz Luksemburgu un piedalīties lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē, aizstāvēt Latvijas intereses. Kur tu aizbrauci, ko tu tur darīji un kāpēc tu vispār uz turieni brauci? Varbūt tā īsumā izstāsti. Jā, tad katru gadu oktobrī, un šogad tas bija 23. un 24. oktobrī, notiek Briselē vai Luksemburgā, šoreiz Luksemburgā notiek zivsaimniecības un lauksaimniecības ministru padome un tiek pieņemt lēmumu par nākošā gada nozvejas kvotām Baltijas jūrā. Un tas tiek darīts katru gadu, jo faktiski zinātnieki monitorē zivu resursus, sadarbojās ar zvejniekiem, tad tiek rēķināts, tad ir starptautiska institūcija, arī zinātniska institūcija, kas pasaka šo koridoru apmēram, kādās ir kvotām jābūt, un tad tiek pieņemti politiski lēmumi. Un tie politiskie lēmumi, viņi būtu jābalsta uz šiem zinātnieku ieteikumiem. Bet vienmēr ir diskusijas un debats. Šoreiz arī bija diezgan grūta cīņa, tāpēc, ka Eiropas komisija bija nevis izvēlējusies to vidējo, ko zinātnieki piedāvā, jo viņi piedāvā to koridoru, viņi pat tā kā, bet paņēmuši pašu lielāko samazinājumu un vēl pielikuši procents dažus klāt. Un tas rezultāts būtu tāds, ka, ja mēs, piemēram, runājām par reņģi Baltijas jūrā, tad tur viņi ieteica samazināt par 60%, tātad pret 2023. gadu nākamgad. Tas ir milzīgs samazinājums, brētliņā 23%. Un mēs, protams, aicinājām komisiju balstīties šajos zinātnieku pētījumos un ņemt vērā ekonomisko ietekmi, jo viena lieta ir zvejnieki, bet tālāk sako zivu pārstrāde. Vispārējais, un tā zivs mums ir eksporta produkcija. Un, protams, ka tas ietekmē ne tikai tos, kas iet tālāk jūrā, Baltijas jūrā, bet arī piekrastes zvejnieks, jo arī šīs kvotas ir attiecās uz visiem, kas zvejo. Un es teiktu, ka rezultāts ir labs, jo, piemēram, ja komisija piedāvāja samazināt par 60%, mēs panācam kopā, visas Baltijas jūras valsts iesaistījās. Un mūsu Latvijas pārstāvi, kuri ir profesionāli, tad no 60 uz 43%. Reņģi nozvejē. Jā, reņģi nozvejē Baltijas jūrā. 227 tonnas kopā palielinājums. Tā vismaz samazinājums. No tā, ko... Samazinājums. Jā. Samazinājums par palielinājumu. Jā. Izdevās palielināt to kā saka, samazināju, pareizāk sakot, nozvejas to apjomu, ko mēs varēsim nozvejot par 227 tonām. Tas izklausās diezgan iespaidīgi. Un brētliņas ir vēl lielāks tas tonas, bet tur procentos ir, tad komisija piedāvāja -23, mēs panācām 10,3%. 4037 tonnas. Un vēl viena būtiska lieta, lai saprastu, ka komisijas bija tāds piedāvājums ļoti drastisks, ka viņi piedāvāja faktiski aizliegt zveju un atļaut tikai piezveju reņģei. Tas nozīmē, es neesmu zvejnieks, izstāstījis, bet tas nozīmē, ka jūs zvejojat kaut kādu citu, piemēram, brētliņu, un tikai to, ko jūs pieķeriet klāt. Ja. Un tas būtu, faktiski tas būtu, es teiktu, to var nosaukt pat par absolūtu aizliegumu. Ja. It kā atstāja kaut ko, bet neļauj pamat zveju neatļauj. Tā kā šī cīņa ļoti labi, es domāju, noslēdzās, un jāsaka tā, ka zivsaimnieki ļoti labi sadarbojās ar ministrijas attiecīgām amatpersonām, kuras ir profesionāls, un es domāju, ka šī sadarbība arī nodrošina to, ka var arī šādās reizēs izcīnīt mūsu nozarēm labu rezultātu. Ko zivsaimnieki par to domā? Kā jūs uz to skatāties un varbūt par to, ko Eiropas komisija bija domājusi pirms tam ar šādiem drastiskiem un kā tas varbūt būtu ietekmējis un kā jūs vērtējat ministru panākt to faktiski iespējamās nozvejas palielinājumu šādā kontekstā. Ļoti apsveic, ka tiešām ministrs cīnījās, un kā arī rakstīts ir presē, un arī minēja, ka visas Baltijas valsts kopā, un tas ir svarīgi, ka visi tādā vienotā durītē ir un cīnās.
Ja pa piekrasti tieši runā, tad piekrasti tas var būt mazāk skar, jo piekrasti zvejnieki ar stāvvadiem zvejo reņģes un brēkliņas tā jau ir tālā jūra. Bet man no kā visvairāk bail, ja katru gadu kaut ko mazina, tad mēs Latviju ar savu 536 laikam kilometriem piekrasti, ka mēs nepaliekam tikai tādi vai makšķernieki vai tikai iet baudīt sauli. Jo tās tradīcijas ir taču milzīgas Latvijā un arī ļoti daudz ir naudas investētas. Jūs redzat, ka te ir apdraudējums? Nē, man baida vairāk. Šobrīd es domāju, ka kaut kāds apdraudējums noteikti ir, jo tomēr katram uzņēmējam ir kaut kādas saistības arī zvejniekiem. Protams, kā apdraudējums. Katrs kaut kas atņemtais ir rēķinās. Un, protams, ka tas apdraudējums ir, jo tas jau nāk gadu no gada un tik lēnām drupina. Labi, ka iznāca tiešām, paldies, un iznāca panākt to, kas ir, vai ne, ka nav tik drastiski. Bet tā baiga optimistiski skatīties uz visu to zvejniecību, tā kā paliek tā kā bail. Un es domāju, ka tas arī uzņēmējs radīs bažīgus, ja vēl kaut kādu samazinājumu, 25. 26. cerams, ka ne, ka varbūt viņš tiešām atražosies tās zivis un viss būs kārtībā. Ja pa piekrasti tieši runājot, kā es teicu, ir reņu zveja ir. Es tieši arī braucot šur painteresējos par atklāto jūru, kas ir Ventspils Liepā, piekrastniekiem ir 75 tonnas iedalītā kvota un nozvejots ir 59. Tā kā tas bišķi samazinājums būs, protams, ka viņi jutīs. Ja vidēji reņģi iet 50 centi kilogramā, protams, tirgo viņi iet droši vien 2 eiro kilogramā, bet zvejnieks pārdod pa 50 centiem. Kaut kādi neieņemti ieņēmumi būs. Bet kas man vairāk baida vai redz kaut kādu perspektīvu tai nozarē, tieši no uzņēmēja darbības viedokļa, vai kaut ko attīstīties, jo tas ir resurs, uz ko zvejnieks tikai var attīstīties, ja turpināt arī. Paļauties uz kaut kādu kvotu apmēru, cik tad mēs varēsim beigās. To jau arī pierādīja gan Mences. Zinu, kad uzcēla arī Liepājā mentus filetēšanas cehu, mentus vienkārši aizliedz. Tāpat tās pa lašiem ir samazinājums, arī lašas aizliet. Un tās ir tās bailes. Ievērojami. Ja citus tonās mēr, tad par lašiem ir gabalos. Viņi vienmēr ir bijusi gabalos. 7113 gabalos. Tas ir tas, kas rada bažas, bet labs variants ir tas, ka tomēr izdevās kaut ko panākt. Tur tiešām paldies. Jo te vēl jāstāsta par tām pašām, jo tiešām ļoti daudz arī, kas arī Zemkopības ministrijas paspārnē lauka atbalsta dienests, tiešām zvejniekiem, ja var teikt, naudu dod dāsni. Būsim godīgi, dod dāsni. Bet, kā es minēju, tās saistības, kad tu esi rakstījis projektu un tu vari neizpildīt to, ko tu biji plānojis. Kā mēs varējām zvejnieku zināt pirms 2-3 gadiem, kad aizliegs to, ierobežos to, darīs to. Es domāju, ka tur arī vai nav jāskatās tālāk tādā ķēdītē, jo lauka atbalsta dienests arī diezgan aktīvi strādā un saka, jūs neizpildat to. Turbūt arī paļāvība kaut kāda rodās. Jā, bet tā paļāvība tā kā zūd. Tas arī man būtu tā kā aicinājums arī ministram. Tas pašas Eiropas komisijas. Jā, bet tad varbūt tam ladam arī palikt tādām mīkstākam, ja pielaidīgākam, un gribēdams to nevar izdarīt, jo tev jau vienkārši nav resursu. Ja tev atņem govis apmēram, tev jau arī nebūs piena. Ja tev atņem kvotas, tev vairs nebūs zivis. Tā. Jā, kā mēs vispār skatāmies uz zivsaimniecības nozari nākotnē? Varbūt tā kā tas ir šogad mēs aizbraucām par 2024. gadu, nākamgad mums jābrauc atkal. Kā mēs uz to skatāmies, par ko mēs domājam, ko mēs gribam kā arī norādīja zivsaimnieki, zivsaimniecības nozares pārstāvs. Kā mēs uz to nākotni skatāmies kopumā? Man liekas, ka ļoti svarīgi ir šis ilgtermiņš. Viena lieta gan ir, ka laikam jau tas mainīgais zivju daudzums būs visu laiku ietekmēt dažādi faktori. Te mēs vēl nerunājam, bet šeit man jāsaka, es kā ministrs esmu agronoms un es uz zivsaimniecību skatos tāpat kā vispārējie iedzīvotāji. Es ar šiem jautājumiem iepazinies, bet man dažas jau tādi dīvaini momenti, kas liekas, ka nav godīga konkurence Baltijas jūrā. Piemēram, mēs zvejojam brētliņu. Brētliņu pārsvarā tā, ko Latvijas zvejnieki zvejo, viņi tiek izmantot pārtikā. Cilvēku pārtikā, tad es saprotu, ka ķirlavas, vēl dažādi konzervu gatavot un tā tālāk. Skandināvu un dažas citas valstis miltos. Un viņi faktiski pat nezvejo. Viņiem, ja musējie jūs izstāstīsiet labāk ķer ar
traļiem, tā sauc, ja. Tad viņiem ir gandrīz vai tāds kā putekļu sūcējs, kas zivju sūcējs, kas brauc pa jūru un vienkārši sūc tās brētliņas iekšā. Viņas tiek saspaidītas, jau seņurcītas, ja, un tālāk milti tiek gatavot, kas aiziet lobarībā. Man liekas, ka arī tā pieeja, ja mums ir zivju resursi, tad, tomēr cilvēku nodrošināt ar labu produktu, tas ir pirmā vietā, ja. Bet kvotas visiem ir vienāds. Tad, tas varbūt tā negodīgi, ka mēs te zvejojam ar mazākiem kuģīšiem, ar šiem te traļiem, un tur kāds brauc, tā teikt, pa jūru ar lielāku kuģi, un sūc vienkārši viņas. Papildus tam nāk arī Krievijas moments. Ļoti būtisks. Krievija tagad pēc kara Ukrainā arī pat norobežojās, un arī mēs, protams, ar sankcijām esam norobežojuši Krieviju, kas ir pareizi, bet tam ir sekas Baltijas jūrā, jo Krievi faktiski, viņi vairs neievēro šīs starptautiskās vienošanās, un viņi savā Kenigsbergas apgabalā zvejo, praktiski cik viņi grib. Viņi paši nosaka kvotas un paši tur... Ja tur zivs iepeld, tad viņi ķer. Jā, un tur jau tā lieta, ka tas zivs tur iepeld, jo tas jau nav tā, kā es savu kviešu lauku nokuļu un kaimiņu lauku tas neietekmē. Ja? Viņi izķer savus zivs, protams, zivs no citurienes peld. Mēs te cīnāmies, ne tikai Latvija, bet Eiropas valsts par ilgtspējīgu zivu resursu. Viņi pasaka, mēs esam sarēķinājuši tā, mēs zvejojam tā un vispār mēs neko neatskaitamies. Un tāds skaitlisks piemērs man teica par tām pašām mencām, kuras tagad praktiski jau ļoti, ļoti maz Baltijas jūrā jau zvejo, jo viņas ir tiešām šie krājumi ir ļoti minimāli palikuši. Tad Krieviem uz to kopējo fonu viņiem pienāktos kaut kādi 5 līdz 7% no visas šīs kvotas, kas tiek noteikti Baltijas jūrai. Bet Krievi noteikuši pašu kvotu, un ja parēķina proporcionāli, tad viņi zvejo apmēram 70% no visiem Baltijas jūras krājumiem, kas tiek nozvejot šobrīd. Viņi neņem vērā vienkārši. Tā kā te ir tie faktori, kas to ilgtspēju arī, tā teikt, man liekas, nedaudz sašķoba. Vai mēs tur kaut ko varētu darīt? Es domāju, ar Krieviju, kam ir karš Ukrainā, mēs neko nevaram darīt. To vienkārši tas jāpieņem. Un arī tā, ka nebija karš, tas bija ļoti smags sarunu partners, kura bija grūti, bet toreiz kaut kādas sarunas notika. Jā. Tā kā, bet galvenais jau ir ilgtspēja. Tas, ka, piemēram, dažas organizācijas pārmet, ka tomēr vajag vairāk ierobežot, man liekas, ka jebkurš zvejnieks vēlās, lai būtu šie zivu resursi, lai varētu ilgtermiņā zvejot tieši tā, ja ir ieguldīts investīcijas, ja ir gan ražošanā, pārstrādē, gan arī zvejniecībā, tad ir kaut kādi mērķi, kas ir jāsasniedz. Un tagad zvejnieki, es pārliecināts par 100% nedomā tā, ka mēs tagad šogad te ķersim cik nu var un pēc tam mēs neko nedarīsim. Jebkurš grib savu biznesu, lai viņš ir ilgtermiņā, un tāpēc mūsu zvejnieki tiešām var izteikt tikai to labāko, kā sadarbība zinātniekiem un tieši rūpēšanās par šiem resursiem ir no zvejnieku puses ļoti augstā līmenī. Tāds man ir priekšstats radies kā agronomam, ministram, bet ne zivsaimniecības ekspertam. Jā, ļoti pareizi arī jūs teicāt ar mani, kad kaut kādā ilgtermiņā, jo taisnība ir visi jau tas kaut kādiem zinātniskiem datiem ir balstīts, un Biors, kas ir mūsu valstī atbildīgais par šo, tad tiešām, kad teica par mēncām, skaidrs, ka tās mēnces samazinās, bet zvejnieki paši saka, ka tās reņģis paliek vairāk, kas ir loģiski, no reņģis un brēkliņas ir mēncu barība. Ja tās mēnesis nav, tad viņi ir, bet te arī noteikti jāpieskarās pie draugiem roņiem, pēdiņās draugiem roņiem. Es domāju, ka viņi vairāk apēd nekā zvejnieks noķerta, ja parēķintais tonās, vai ko mēs priecājamies, kas ir dabūts klāts. Jā, es domāju, ka pats lielākais ķērājs ir roņi. Ka tā ir milzīga problēma, jo ir jau, man liekas, iepriekšējā valdībā nemaldos pieņēma par to, ka viņi jāsāk ir kaut kā regulēt. Es domāju, ka arī ministram vēl darba lauciņš, ka noteikti ar to arī jāsāk, ka viņi tiešām es domāju, ka pirmais ir cilvēks, jo tās zivs, ko pareizi arī teica, ka viņas beigās, īpaši Latvijā, viņas tiešām nonāk uz galda pārtikai, nevis miltos. Un es domāju, ka arī es neesmu baigo ekonomikā iedziļinājis, es domāju, ka ļoti liela arī ir eksportētāji Latvijā tieši zivu konzervu ziņā un tādā, cik dzirdu un redzu, jo tāpat Liepājā pārstrāda Ventspilī, Rojā, Rīgā un taču ir, kur ražo un pārstrādā. Un tā visi naudiņi, kas ienāk no citām valstīm, kas ir vienkārši apsveicam. Un tā ir mūsu eksporta prece. Un tas arī no tā ir baidamies, ka mēs tā Latvijas lieljūras valsts nepaliekam tikai ar hobija līmeni. Tomēr tur ir ļoti daudz piekrastē. Kā visi zvejnieki ciematiņi, ja pilsētiņas ir radušos pateicoties, gribam vai ne, padoms tiem kolhoziem.
Uz tā bāzes arī viņi dzīvo un vēl tagad dzīvo. Skaidrs, ka viņi ir mainījuši savu. Tur turisms ir nācis klāt nenoliedzami, kas arī tiem pašiem zvejniekiem dod daudz pienesumu arī. Un tam pašam turistam viņš atbrauc vai uz Pālostu, vai uz Salacgrīvu, vai uz Ainožiem, viņiem to ziltīgi gribās. Negribās to Skumbriju vai Norvēģu lasi, bet tas mani baida. Ja man nesagribējās būt klāt. bet viena lieta, ko es gribēju pajautāt, tas tomēr man jau kā agronoms. Kā tur ir no reņģiem un brētliņiem, kādi tie galva produkti? Es domāju, ka daudz, kas klausās, arī ritīgi nesaprot atšķirības starp reņģu un brētliņu. Es vienīgais, ko zinu, ka brētliņā ir, ja brauc pa vēderi, tā asā vēdera apakšpusīti, ja tāda kā asa maliņā, reņģē nav, jā. Kas sanāk beigās? No kā sanāk šprots, no kā ķilaus, no kā var... No brētliņas sanāk šprots vai ķilaus, viņi ir maziņāk augumā. Un reņģi jau ir lielāk, kur filē arī un kūpina filē. Bet es domāju, tā ir milzīga. Siļķis arī Baltijas jūrā? Jā, reņģis ir tās pašas. Tāpat siļķis. Tāpēc man liekas, ka mūsu klausītāji arī bieži vien, jā. Tad siļķi ir reņģi. Vēl gribēju pajautāt zivsaimniekiem pašiem. Ņemot vērā šos visus ilgtspējas nepieciešamību reālo, kā jūs skatītos uz to zivsaimniecības nozares attīstību? Ko jūs gribētu redzēt tajā visā? Un, jūs prāt, kur mums būtu jāvirzās? Jāliek akcenti, varbūt iespējas, kaut kādi apdraudējumi, riski, par riskiem mēs nedaudz jau parunājām, bet varbūt tā kā iespējas, uz ko vajadzētu strādāt? Es domāju, drīzāk varbūt jāsāks arī kā pašvaldību vadītājs, tomēr 20 gadu Pālostā ir dzimis audzis un arī tur strādājis. Kas ir lielākie riski? Tas, ka tiešām samazinās to zivju resursu, viņi samazinās, būsim godīgi, mainoties arī klimatam, UTT un viss jau mainās. Viens no milzīgiem riskiem ir, ka jaunā paudze neraujās zvejot. Jo man arī puika beidz jūras skolu, jūras akadēmiju un milzīgi gribēja zvejot, bet šobrīd tā zvejniecība palikusi vairs tikai ir hobija līmenī, jo būsim godīgi, piekrasts zvejnieks nopelnīt visām gadām nevar. Ir jādara kaut kas cits. Un man liekas, svarīgākais ir mēģināt kaut kādīgi iemest āķa lopā tiem jauniešiem, lai viņi tiešām paliek uz vietas, strādā, zvejo. Varbūt tās pat ir kaut kādas subsīdijas vai kaut kas, jo visu gadu izdzīvot nevar ar to zvejniecību. Tās, man liekas, tā paudžu maiņa, var teikt, jo, ja pabraukā pastāst, tur ir vīri sirmām galvām pārsvarā, kas iet vai pensionāri, kam ir, kas nevar bez jūras apmēram tā. Tehnoloģiskie risinājumi kādi? Jā, pilnīgi pareizi. Protams, ka tehnika cita, varbūt, ka tas nenoliedzam, bet lauka atbalsta dienests arī diezgan dāsni arī dod tās tehnikas aprīkošanai. Vienīgais tie procenti ir, salīdzinoši maz tas finansējums, bet pareizi teica, kā, ko trauls nozveja un kā atnāk viens ar milzīgi jaudīgs. Viņam vējš tur var būt 11 metru sekundē, kur mums jāstās vējš tur 7, 8, 9, 10 metru sekundē. Viņš ir 11 metros iet tie milzīgie kuģi un viņš nozvejo viens kuģis vairāk, man liekas, nekā kaut kāda Liepājas, ja floti kopā. Un būsim godīgi, cik tad tie kuģi ir vairs palikuši, jo ļoti daudz arī sagriez tos kuģus. Un es domāju, ka pēc šitien tā vai nebūs vēlreiz jāver vaļā programmu griešanai. Man pat, tas ir jūsu lauciņš, kā saka. Jo vai tā ir kaut kāda transformācija jāpāriet? Es to piekrastē vairāk uz tādām mazpilsētņām redzu, ka tas varētu būt turisms. Viņš arī attīstās, būsim godīgi. Viņš arī attīstās tajā piekrastē un turisti un zvejnieki arī ļoti daudz ņem to, dažādo to savu biznesu, vairāk diversificē. Viņš ir gan zvejnieks, gan arī kaut kāda viesmāja, un tā viņš viens otru papildina, tas būtu loģiski. Man liekas, ka tas ir tas ceļš, uz ko jāiet. Jūras līdz galdam, vienā. Tas būtu ideāli, pievienotā vērtība lielā. Es to tā kā redzu. Es kā, piemēram, aizbraukt no Iekšzemes uz Jūrmalis varu kopā kā turists iebraukt jūrā, paķert kaut kādas zivtiņas. Tas būtu baigi interesanti. Tas ir interesanti, to arī piedāvā. Tur gan ir vēl viena feature, ja tā var teikt. Jo, es nezinu, pēdējos gados nav, bet gadus 5-6 apakaļ tad baigi aktīvi ķēra tos vietējos zvejniekus, jo redz, viņiem ir krāsvainā degviela, bezakcīvas degviela.
Un, ja viņš ved turistus, tad tas jau ir cits, tas vairs nav zvejniecība. Un tad te stāsta par birokrātiju, jeb par palīdzēt. Ja par muļķiem. Tad ir jābūt kuģu rulli, jābūt darba attiecībās ar tevi, tur valsts ieņem dienas, ko tu tur dari uz zvejas kuģi. Tā kā te arī tas, ko pirmīt runāja par birokrātiju arī, tas jau būtu notiek jau arī, godīgi sakot, notiek arī kaut kas, bet tā. To arī vajadzētu legalizēt, jo tas papildina to, ka tu tiešām nevis tā kā piens rodās Rīmī veikalā, bet viņš tiešām rodās tur, kur viņš rodās, un tā zivs tāpat. Mēs arī savā laikā Pālostā uztaisījām pat skolniekiem tādu zvejniecības pulciņu, kur arī tos jaunieši, tā kā gāja arī jūrā, ostas pārvaldnieks, viņš gāja arī ņemt tos bērnus jūrā, lai redz, kā to zivu, kaut kā viņiem dabūt to āķi lopā, jo tas ir piekrastē baigi svarīgi, un tādam turistam, kurš atbrauc no iekšzemes, kā pareizi saka, tas ir super. Man tas liekas ļoti interesanti. Es labprāt braukt, izmēģināt un paņemt savus bērnus līdzi. Tas ir. Mums nesen bija tāds pasākums liels lauksaimnieku tāds sējais, un tur kolēģi, ne gan zvejniecības nozares, bet zemkopības nozares, varētu teikt tā kolēģi, minēja, ka zemkopības lauciņā viens otram ir nevis konkurenti, bet atbalstītāji un palīgi un draugi. Un šādā sakarībā es gribēju arī jautāt jums, kā jūs skatāties uz citiem zvejniekiem? Vai viņi jums ir konkurenti, vai viņi jums ir arī, kad jūs esat tāda kopiena, kas tomēr cīnās par līdzīgām lietām, atbalsta viens otru? Es domāju, ka, ja godīgi, tad viņi ir tik maz vairs palikuši. Tik maz. Kad tur vispār par konkurenci nav runas, tur priecīgs, ka kāds vēl iet te jūrā. Un no rīta 5-6 tu dzirdi, ka tas motors iziet jūrā, un turistiem tas arī vesels pasākums, ka tie zvejnieki iziet, atnāk tur loba kaut kādu zivtiņus no tīkliem ārā. 5 no rīta tur jau viss brauc. Tas bija stāsts. Ja turistam vajag pilnu ciklu, vajag arī to kūpināšanu. Ja tu būtu noķerta, vajag iet uz to. Tas ir tas, ko pievienotā vērtība. Nevis, kā tu minēji pareizi, ka nevis tur atdot miltos. Un mums gan Alsungā uzcēla miltu rūpnīcu arī, bet es nezinu, kas tur zivis dod, bet kā butēm? Butas ķera tīklu? Tīklu. Un tagad ar makšķerēm. Es zinu, makšķerēm tur vajag aktīvi ar tīklu. Piekrasts vēja parki. Arī tēma, kas parādījusies, un kā jūs uz to skatāties? Vai tas traucēs, un vai tas ir kaut kas atbalstāms vai neatbalstāms, vai no jūsu puses? Es teikšu, kādus 5 apakaļ, kas vēl pašvaldībā Pāvostas novadā strādāja kā vadītājs, mēs vācām cilvēku parakstus ar pašvaldības arī atbalstu. Mēs tiešām vācām parakstus, lai tie parki, lai viņus ceļ, bet lai neceļ tiešām tuvu piekrastei, lai nav tā, ka saulriets jāskatās ir un propeleri griežās, lai ceļ, lai viņas ceļ varbūt dziļumā kaut kur, lai viņas neceļ tik lielu. Skaidrs, ka mums jābūt ir energo neatkarīgiem. Par to nav runas, vai vajag vai nevajag, bet vai tieši te. Un viņš galvenais tieši sakritai mūsu novadā, Pāvlosts un Jūrkalns, tieši tajā mūsu pusītē, kur tas turisms attīstās arvien vairāk. Un no zvejniecības viedokļa arī es domāju, ka viņš neko labu neienesīs. Visticamāk, ka viņam būs apkārt, ja te ir tas staps, tad viņam būs kaut kāds aizsargļos. Es pieļauju, kad būs kaut kāds aizsargļos. Tomēr kaut kāda vibrācija un tā zivs jau baigi manīgā ir. Un otrs arī, ka to ainavu arī izbojās. Un kas man izbrīna, ka tagad ekonomikas ministra, kas bija viņas pāraudzībā, tagad, man liekas, iepriekšējo svētdienu klausījos, ka viņi dikti izbrīnīti. Ka tur vajadzēja tiešām ātrāk kustēties un gudrāk kustēties, nevis tagad. Es krustām viņu apmēram pārlasīju. Tā bija jūsu sfēra, mīļie cilvēki. Pa ko te jūs... Katram par kaut ko ir jāatbild galu galā. Un es tiešām neredzu arī kā Pāvlos iedzīvotājs, kad viņiem tur arī vajadzētu būt gan Jūrkalns, pretī Jūrkalns stāvkrastam, gan arī pretī Pāvlos stāvkrastam. Pretī Pāvlostā. Es domāju, ka viņi var drošāk varbūt likt kaut kur dziļumā iekšā. Kaut gan arī mums ir tik daudz arī neapdzīvotas vietas Latvijā, kur var kaut kādos mežos likt, kur vienbrīd arī pavīdēja doma kaut ko tam līdzīgu. Es domāju, ka ir tās skata tiesības, kad beig galā, kad es esmu
te atnāc uz pludmali, gribu izbaudīt, jā, beigās arī Skaties turisms, un tu skaties, jā, Tā kā, labu neko, man liekas, tur jāmeklē pludmales un jūrmales. Un beigās jau izrādās, ka mums to elektrību, cik es saprotu, nevajadzēs, ka viņi kaut kur eksportēs vai kaut ko tādu. Vēl pat nav saprotams, kas un kāda mētiņa, vai to vispār varēs pēc. Liels paldies! Varbūt ir kādi vēl jautājumi? Es varu novēlējums, ka es tiešām aicinātu, zvejnieks pieņemt, man liekas, īpaši piekrastes zvejnieki ir tie, kuru var Latvijas visiem iedzīvotājiem, kas ir iekšzemē, parādīt to elpu, to sajūtu, kā ir būt zvejniekam, un tiešām vairāk uzņemt turistus, jo tie, kas iet tālāk jūrā, tie noteikti nevar. Tā ir ražošana. Bet jūs esat tie, kas var radīt priekšstatu par zvejniekiem un saglabāt šīs tradīcijas. Otrkārt, man liekas, vismaz man tā personīgi skatoties, kā cilvēkam, kurš nav pie jūras dzīvojis, ka tas viss ir ļoti interesanti un tas būtu tiešām gan kūpināšana, gan iešana jūrā, paskatīties, kā tiek ķertas tās zivis. Un es vienkārši novēlētu tiešām, lai jūs esat tie, kas saglabā tradīcijas un vairāk iesaista mūsu visas Latvijas iedzīvotājs. Pilnīgi piekrīt. Es atceros, ka bija pašvaldība vadītājs, es saucu tos turismu uzņēmējus, mēs tikāmies. Un ka man bija tāds sapnis arī, viņš ir īstenībā arī diezgan daudz realizējies, ka tu ej pa tām mazām pilsētas, jeb pagastiņu ieliņām, un ka tu jūti to zivu smaržu, kur ar alksni kūpina to zivu. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs, tas smeķis tajās. Jo pareizi saka, kas iet tālu jūrās, vai ne, tā ir rūpnieciskā ražošana, bet tie piekrastnieki, tie, kas to smeķi arī uzturtais mazajos ciematiņos un pilsēņos. Varbūt jums ir kāds novēlējums zemkopības ministram? Darba gaitās, tā teikt. Par cik arī nesen tikai sācis darboties ministrs, man liekas, ka veiksmīgi sācis. Šis arī viens no pirmajiem jau tādiem pierādījums, kad var kaut ko panākt. Protams, ka būtu vispriecīgāk, ka būtu tas procents samazinājums vēl lielāks, bet tur viens nav cīnītais un labi, ka arī pārējie pielika savu plecu. Un lai izdodas, lai izdodas. Paldies! Paldies.